Labrīt! Es paceļu savas rokas un sirdi, pateicība, mīlestība, domāšana bez aizspriedumiem. Patiesa pazemība un domāšana bez aizspriedumiem vedīs mūs pie ticības. Alkoholiķa domāšana lika man ticēt, ka savu dzeršanu es varu kontrolēt, bet es nevarēju. Jaunais skaidrā dzīvojošais es ir daudz labāks cilvēks, nekā jebkad varētu būt. Bez raidījuma, pateicība, mīlestība. Domāšana bez aizspriedumiem. Es jau vēl cīnos ar to, es jau varu vēl tā kā kontrolēt, bet redzēšu, kā tur ir. Jūtos es mierīgs jūtos, pateicīgs un mīlošs es jūtos. Un šajā mirklī es iztēlojos savus mērķus. Mani mērķi ir konkrēti, izmērami, sasniedzami, un tiem ir reāls grafiks. Es tos varu izdarīt. Šodien, kā bija, es skatos, pulkstenis ir jau 6, kaut 24. Nokavēju, bet izrādās, ka šodien ir sestdiena, stunda vēlāk viss ir. Un es atkal zinu, pateicība, mīlestība, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es varētu izpildīt labāk tavu gribu. Un, zini, es sapratu, ka tomēr tā ir labi un aizspriedumiem. Nezinu, vai es tur esmu pazemīgs. Vēl nesaprotu. Gribēju ieguglēt, kas tas pa vārdi vispār ir. Vispār es domāju, esmu diezgan pazemīgs, jo baro mani labi. Tas arī labs ir. Domāšana būs laba un aizspriedumiem vedīs mūs pie ticības. Mani ved pie ticības, es cenšos sākt ticēt augstākam spēkam par savējo. Un mērķi man šajā mirklī, es iztēlojos savus mērķus. Es visu darīšu kā līdz šim. Es pamodīšos, mazliet sagatavošos, filmēšu savu raidījumu un iešu uz revolucionāru sapulci no rīta. Un vēlāk man ļoti labi iekārtojas dienas. Es arī vakar biju veikalā, nopirku atkal vēnelus likšu un arī mazliet robus papilmēju. Iešu lēnā garā uz to ticību. Esmu ļoti apmierināts, ka tukša galva man ir, jo es saprotu to, ka par saviem mērķiem, kad es gaidīšu to lielo izvēles iespēju, kā jau es teicu. Un varbūt arī nesagaidīšu, man saka, nesagaidīšu, tas tā kā autobusu gaida. Tagad jau var paskatīties reāli laikā, bet, piemēram, laukos gaida autobusu un viņš neatnāk. Vistazonas un ziemesriepu.
zin, kaut kas, uzliksim kaut kā. Tā ir laba, tāda ātrāk. Nu, centīšos domāt bez aizspriedumiem. Jā, tas man ir vispār, kad es esmu sācis būt paklausīgāks. Jo agrāk es domāju, nu, kad es visu... Nu, tā likās, tagad ieklausos cilvēkos. Vispār, viss paliek man ar vienu godīgāk. Nu, mazliet esmu nolaidies uz zemes. Pelnīt, negribās pelnīt. Bet redzēs, kā būs. Šodien sapnī redzēju, rakstīšu bailes, sākšu rakstīt, jo sapnis man lika tā padomāt. Es pierakstīju šoreiz, tikko pamodos, tādu sašupcais, kā ātri pierakstīju. Bet ir tas par augstumu, par augstumu. Es noteikti baidos no augstuma. Ja man tāds sapnis ir, un bija sapnis, ka kārtēju reiz kaut ko bija piedzēries, un, nu, kā es tā varēju, pats sevi tā šaustīju. Bet, pamodos, neesmu dzēris, priecīgs, uzreiz priecīgs, uz svariem uzkāpu. Nu, varētu būt bišķi mazāk, bet rotaļīgs esmu, nu, lūdzu augstāko spēku. Nu, esmu mierīgs esmu. Man šitais telefons testē labais, bet filmē ar veco labāk patīk vecais. Galīgs zinu, bet labāks. Nu, filmēšanas ziņā patīk man labāk. Man ir vēl viens tāds pats vecais, tādas pogas bija izrādījis. Bet atradīšu no diviem salikšu vienu, bet abi viens iet vēl labi viss. Varbūt ies vēl 10 gadi, varbūt ies. Es viņu uztaisīju atkal no rūpnīcas režīma, viss tagad baterija nesēžas. Kaut ko bija tur uzķēries. Ilgi raidījumu lādēja iekšā vienmēr, nezinu, stundu. Visu karsts bija, baterija tukša. Tagad normāli viss. Tad es domāju tā, šitais foršu mūziku paklausu viss. Tas tā. Tās ar lielo tumbu, nu galīgs viņam pieskaros, es brīnos, kā es vispār viņu varēju spaidīt. Vispār neklausa. Piespiež jāgaida tik ilgi. Nu, laikam pierona arī tā. Tāda man ir domāšana bez aizspriedumiem. Ja jau cilvēkiem sanāks arī man. Paskaties jau, lūks nu gandrīz nozina no galvas. Es arī varbūt domāju, kad uzreiz būtu zinājis no galvas, nevienam zitā, vismaz man neinteresēja viss tas garais. Pilnīgi pietiek ar tiem pirmiem 3 teikumiem, 2 pietiek. Tur zina tas tālāk, kas tur ir, neviens vairs neklausās. Galvenais vārds ir tas. Un kur rakstīts ir patiesa pazemība, kad es būšu patiesi pazemīgs, kad uzzināšu, ko tas nozīmē. Un domāšana, nu, noteikti, kad es patiesi domāšu, bez aizspriedumiem, vedīs mūs pie ticības. Es katru reizi braucu ar riteni, šodien rādās, ka saule būs. Lūdzu augstāko spēku galaktisko. Braukšu ar riteni visu ziemu. Nekas ķēdi nomainīšu vēlāk. Visu laiku uztraucos, ka ķēdi sēdīs sāls man. Bet kādi citi brauc. Vēlāk krāšu elektrisko riteni. Varbūt. Sveiciens visiem man no pirmā apļa. Jānis Ziginieks kaut kur paziņas man komentātors. DVD ar Laurencijos slēptā reklāma.